tagad mēģinu saprast, tam kungam vai tik garām brauc. Nu, mums vēl labāks gadījums. Čau! Šodien mēs tiekamies ar īpašu viesi šeit, pie garāžām, ļoti netipiskā vietā, ar Dāvidu, kurš ir gan studējis, gan arī strādājis un daudz ko citu darījis ārzemēs. Yes. Nevilcināšos un uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem, prasot, ko tu tur esi mācījies, ko tu tajās ārzemēs esi darījis? Vidusskolu es beidzu Rīgā, pirms tam es mācījos laukos, man tāds baigies soļi sanāk. Laukos pirmo skolu, vidusskolu Rīgā un tad studēju ārzemēs arhitektūras tehnologs Dānijā. Un tas sanāk, to es darīju, tā arī sanāk pēc vidusskolas beigšanas, es atradu studijas ārzemēs ar draugu palīdzību un nolēmu izmēģināt, tā teikt, kā būtu studēt ārpus Latvijas. Un cik sanāk, es tur 3,5 gadus nomācījos. Tā kā... Un pēc tam bija Kanāda. Jā, bet pa vidu vēl uz Latvijas atbraucu atpakaļ. Es Jā. tos 5 gadus nostrādāju šeit. Un tad es uz Kanādu aizbraucu uz 2 gadiem. Un tagad es esmu atpakaļ. Tā sanāk. Stilīgi. Man gribas uzreiz prasīt, kāpēc tieši pēc šīs vidusskolas Dānija? Kāpēc ne Francija, Itālija, Vācija vai jebkura cita valsts? Kāpēc tieši tā Dānija? Drīzāk tā vienkārši sagadījās, jo es meklēju, skatījos vairākas valstis, man liekas arī Skotijā kaut ko atradu, bet es skatījos studijas, es pamanīju, ka Eiropas Savienībā ir tāda iespēja atrast studijas, kur nav jāmaksā Eiropas Savienības pilsoņiem, un Dānija bija viena no tām vietām, kur arī to piedāvāja, un iespējams, ka tur vienkārši bija vairāk studijas pieejamas, salīdzinot ar citām valstīm. Un tāpēc es nolēmu uz Dāniju. Un arī tevi interesējošā programma pieņemu. Jā, tas pašsaprotam, ka tā programma, ko es mēģināju atrast, un iespējams arī tas, ka Dānija tomēr tuvāk Latvijai, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, nav tik tālu jālido. Tā kā, tādi arī var atbraukt vecāki ciemos, draugi ciemos? Jā, uz Ziemassvētkiem, uz vasaru un Ziemassvētkiem es varēju atbraukt, nebija ilgi jāceļo. Tā kā... Mēs pirms tam aizkadrā bijām runājuši par dzīves pieredzi ārzemēs, cik tā ir īstenībā ļoti vērtīga, cik tā daudz nes personīgu ieguvumu. Un vienu mēs tā ļoti akcentējām, ir tas, ka tu dzīvo Latvijā, te ir kaut kādas konkrētas problēmas, bet aizbrauc uz ārzemēm, un tu redzi, tev ir tādas pašas problēmas. Un kaut kurā mirklī tu sāc domāt, ka šī ir droši vien problēma manī. Un ne tikai par problēmām, arī par spēcīgajām pusēm, tā var teikt. Kas bija tava vājā vai stiprā puse, kuru tu pamanīji tikai esot ārzemēs? Drīzāk kūtrums, ja to varētu tā ar vienu vārdu aprakstīt, ka es tagad dzīvoju Latvijā, negribēju daudz ko darīt, sēdēju mājās, tīpaši pirms tās vidusskolas, jau tur laukos dzīvoju, tur dzīve tāda diezgan vienkārši sanāk. Un iespējams, ka es varēju vainot savus ārējos apstākļus, kamēr es dzīvoju Latvijā. Un kamēr es neizbraucu uz ārzemēm, tā es arī būtu domājis, bet aizbraucot uz ārzemēm, es redzēju, ka man tā problēma jau paliek tāda pati, pašam ar to ir jācīnās. Tā kā, tas noteikti ir viena no lietām, ka tās savas rakstura trūkumus, kamēr tu kaut kur prom neaizbrauc, Tagad mēģinu saprast, tam kungam vai tik garām brauc. Mums vēl labāks gadījums. Tātad kūtrums. Tā varētu būt tā netik pozitīvā lieta, bet vai bija kaut kas tāds pozitīvs, kur tu saprati, man šitais baigi labi sanāk? Jā, viena lieta, ko es sapratu diezgan ātri, tas, ka es jau Dānijā uz tām studijām nevienu nezināju. Tad viena no lietām, ko es ātri iemācījos darīt, ir, tā teikt, runāt ar citiem cilvēkiem, lai draugus atrastu, jo, palīdzēja tas, ka mēs visi tur gājām universitātē, tad mēs zinām, ka mēs visi studenti esam, bet ja es ar cilvēkiem neiet runāt, tad es tur nekādus draugus arī neatrastu. Tā ir viena lieta, ko es vienkārši darīju. Savā ziņā citu variantu manā uztverē nebija, jo, ja es ar cilvēkiem tur nerunātu, es tur viens pats arī nodzīvot, un tad, bez draugiem grūti svešā vietā. Piekrītu. Tā ir viena lieta noteikti, jā. Un kādas pašas studijas, kā tu vērtētu?
Es pieņemu, ka tev ļoti grūti salīdzināt ar studijām, piemēram, Latvijā, ja tu neesi Latvijā studējis. Nu, tur tā lieta, jā. Jā, bet studēt jau var, var vairākās vietās, bet tā jau mums visiem, man liekas, ir tā vieta, kur mēs esam studējuši, to mēs arī, tā ir tā mūsu pieredze. Bet var, ir cilvēki, kas apmaiņas programmās brauc. Es nebiju izbraucis, bet es esmu dzirdējis no citiem cilvēkiem, kas, piemēram, no Latvijas ir atbraukuši tur studēt, vai kas ir otrādāk latvieši, kas ir ārzemēs studējuši apmaiņas programmā. Un pēc tam Latvijā, viņi saka, ka ir augstākā kvalitātē tā ārzemju studijas, ir īpaši tajā mūsu jomā, tajā arhitektūras un tehnologu ziņā. Īstenībā bija viens, ko es parunāju, viņš bija studējis, es tajā laikā vēl nezināju, bet Latvijā arī bija tāda arhitektūras tehnologu universitātes programma, kaut kur tajā matemātiķu universitātē, kaut kur. Viena vieta bija, un viņš bija atbraucis apmaiņā uz mūsu universitāti Dānijā. Un tā bija, viņš teica, ka tā kvalitāte tām mācībām Dānijā ir labāka. Tieši tajā mūsu universitātē, tā kā tajos laikos. Bet, kas zina, tas jau tomēr bija gadus atpakaļ. Jā, protams, mēs jau tā kā iepriekš runājām, atceramies tikai labāko, vai ne? Arī, jā. Bet man tomēr gribas paprasīt, tā kā bija sarežģītas tās studijas, bija tā, ka šausmas, man liekas, es nenolikšu vai... Bija kaut kādi izaicinājumi studiju? Nē, izaicinājumi, protams, bija. Jā, gribējās labā dzimta, bija jāpamācās. Bija tie vakari, kur mēs ilgāk studējām, lai uz to eksāmenu varētu samācīties. Mums bija prezentācijas daudz jātaisa. Mums bija vairāk tā, ka mums bija projekts studijās jātaisa, un tad viņš jāprezentē un tam līdzīgi, lai to projektu kārtīgi salabotu. Sākumā mēs pirmajos kursos mēs tā viegliprātīgāk uztvērām to visu, bet ar laiku pašizaugsmes gaitā mēs sapratām, ka no mums jau tās studijas ir atkarīgas, tad mēs paši arī saņēmāmies un tad tiem pēdējiem kursiem mēs tā kā centāmies tā profesionālāk visu darīt. Nav jau tā kā mediķiem, kas tur matus ārā plēsdami, lai tikai nokārtotu, bet viegli arī nebija, jā. Bija tomēr jāsaņemās. Tā kā. Bet es saprotu, tu esi tā kā ļoti apmierināts ar vispār šo pieredzi Dāniju studijām. Jā. Un es pieņemu, ka arī tavu iegūto kvalifikāciju ļoti augstu novērtē ne tikai Latvijā, bet arī daudz vietas citur, vai ne? Jā, tas, man liekas, ir iemesls, kāpēc es Latvijā to darbu atradu, tāpēc, ka viņi redzēja, ka es ārzemēs esmu studējis, un viņi uzticējās, ka man tā zināšanas būs pietiekami liels, un pēc tam, cik es zinu, runājot ar kolēģiem un tās vērtējumu, kas mums bija jāveic darbā, nebija sūdzību par mani. Es pieņemu, ka viņi bija apmierināti ar to darbu, ko es tur veicu. Ārzemēs, man liekas, es darbu dabūju jau ar to savu iepriekšējo darba pieredzi. Tur viņiem tās studijas tik ļoti vairs neinteresē. Viņi redzēja, ka man ir tā darba pieredze. Tā kā tur es nevaru teikt. Varbūt viņi redzēja, ka es ārzemēs esmu studējis, un tas viņiem kaut ko mainīja. Bet to pirmo darbu noteikti, jā. Tur, man liekas, tas bija izšķirošs faktors. Jo, ja viņiem, piemēram, jāizvērtē vairāki darbinieki, potenciāli darbinieki, viņi redz, ka kāds studējas ārzemēs un pārējie nav, iespējams, ka tas spīdēs vairāk, tas CV. Jā, es pieņemu. Bet atkal runājot par to pašu Dāniju un studijām un izaicinājumiem, kas bija viena no pirmajām lietām vai pirmā, kuru tu pamanīji, šitais ir savādāk, šis Latvijā tā nenotiek? Par studijām es nevarētu teikt, jo tās bija tās vienīgās pirmās studijas, kas man bijušas, bet par dzīvi vairāk es varētu. Tas, ka mierīgāka dzīve tur tajā Dānijā ir. Viss tāds iekārtotāks, kultivētāks, varētu teikt. Viņam dabas tur maz bija, tur pārsvarā viss bija lauki. Un viss tāds ļoti kārtīgs, ne tik haotisks, kā mums Latvijā, tīpaši Rīgā. Tā kā infrastruktūras ziņā? Jā, arī infrastruktūra, jā. Tur riteņu braukšanas ceļi tur bija visur. Tur bija ceļš, un tad ir atsevišķi riteņiem, tad gājējiem. Tur vispār ielas nevienam nebija jādala. Tur katram sava josla ar bortiem atdalīti, tur ļoti tā civilizēti. Dānijā Twitterī neviens nesaucas par velosipēdistiem. Tāpēc, ka viņiem nav jādala ceļš. Ja mums nebūtu jādala ceļš Latvijā, mēs varbūt arī nesaudzētos. Es vienkārši esmu pamanījis, ka ik pa laikam Twitterī, tagad platformā X, uzpelda šīs diskusijas asās, karstasinīgās par velobraucējiem un autovadītājiem, un kā viņi dala šo te iekārtoto ceļu ne tikai Rīgā, bet daudzās citās pilsētās. Jā, gan jau pārgalvīgi braucēji abās pusēs, un tie tad arī tur ar ragiem daudzās, tā teikt. Jo, ja visi civilizēti brauktu, tad jau nebūtu jāstrīdās pa to ceļu.
Tā kā es jau arī jaunībā ļoti trakoju riteni, tagad mazāk, bet es arī nedaudz vainīgs pie tā esmu bijis, ka kādam nogriež ceļu kaut kur vai kaut kas tam līdzīgs, un tad tur jau tās sūdzības rodas. Jā, nu gadās, bet man liekas, galvenais ir tajā mirklī atzīt savu kļūdu, okei. Nu jā, protams. Paveicās. jā, nu man ir pāris gadījumi bijuši, tāpēc es arī sāku piebrunzēt vairāk, tā kā nevar jau trakot. Tas velosipēdis, kurš nesā ķīveri. Protams, vai ne? Ķīveres. jā, un gaismiņas ir ļoti svarīgas īstenībā, vissvarīgākās, jo tumsā arī riteņi braucot viens otram pretī, ja nav gaisma, nevar redzēt. Nu, tur saskrieties pat riteņbraucēji var. Ne visas ielas ir izgaismotas, tā kā gaismas ir ļoti svarīgas. Jā, es runāju par ārzemēm, studijām ārzemēs, vēlreiz atkal, un runājot arī ar jauniešiem vispār ikdienā, esmu sapratusi, ka jauniešus interesē šī studēšana ārzemēs, bet ko es redzu, dzirdu, ir tas, ka viņi nezina, pie kā vērsties, kur meklēt informāciju par šo visu, kur meklēt iespējas, jo pirmais jautājums, bet nu droši vien dārgi, vai nu pašas studijas, vai tad izmaksas dzīvot citur. Kāda ir tavs skatījums uz šo tavu pieredzi šajā? Kā tu atradi? Nu jā, tajā vidusskolas laikā mēs atradām, ka ir organizācijas, kas palīdz tev to universitāti iesūtīt viņiem visus savus datus un tā teikt norīkot to tavu ceļu uz universitāti. Un mēs ar to pieteicāmies. Pats es nemeklēju, man reāli palīdzēja. Tas ir ļoti labs veids. Tur viņi visus savus dokumentus, ko vajag savāc, viņi to tā angļu valodas testu palīdz nokārtot. Bet jā, ja tā skatās atpakaļ, pati vidusskola par to mums vispār neko neteica. Ja mēs paši nebūtu meklējuši, mēs neko nezinātu. Tādā ziņā būtu labi, ja tās vidusskolas tomēr stāstītu tiem saviem skolniekiem par tām iespējām, jo tās organizācijas noteikti ir daudz, visādas Rīgā, varbūt arī citās pilsētās. Ja tie skolnieki zinātu, viņi jau varētu sakomunicēt, tā kā tur noteikti skolas varētu darīt vairāk, lai savestu kopā tos skolniekus un organizācijas. Bet tādā ziņā man ļoti labi gāja, jo tur viņi man ļoti palīdzēja salikt tos visus dokumentus, ļoti plūstoši tas darbs bija, nekāda aizķeršanos nebija. Jā, tas ļoti palīdzēja. Neapšaubāmi. Es vienkārši atceros sevi studiju laikā, cik svarīgi. Nu, tā kā tu esi tāds jauns pieaugušais, jā, kuram ar kaut kādām birokrātiskām lietām maza pieredze ir bijis, un tad ir labi, ka kāds tevi ieved šajos jautājumos, īpaši tās ir studijas kaut kur ārzemēs, un visas tās dokumentu sakārtošanas, jo es domāju, tas var būt diezgan muļķīgi, ka tu vari potenciāli nonākt situācijā, kur tu vēlies studēt, bet kaut kas ar papīri no kārtībām vienkārši netiec uzņemts. Jā. Nu jā, tur tās organizācijas ļoti palīdz, jo tā jau ir, ka vidusskola beidzas, mums jau tur nemāca par birokrātiju skolā. Tad tas ir tas pirmais solis dzīvē ar visiem papīriem ņemties un tam līdzīgi. Nu, vislabākā skola esot tā dzīves skola, vai ne? Tādā ziņā, jā. Labi, tad tu pabeidzi studijas Dānijā, ne? Jā. Pieņem ar ļoti labām atzīmēm? Jā, izcilām. Par to mums bija prezentācija un diplomvēršana. Nu, ne diplomvēršana, bet kā viņš saucās, rakstu darbs, bija jāraksta garš darbs, tur cik tur 1000... Bakalaura darbs, nē. Nu, jā, sauksim par bakalaura darbu, angliski saucās savādāk, bet es pieņemu, ka tas ir ekvivalents bakalaura darbam. Par to es dabūju pašaugstāko atzīmi, tā kā tur es dabūju vispār izcili. Un tad tev arī bija sava pirmā darba pieredze, saprotu, vai ne? Jā, tas pats darbs, kur man bija prakse, tur es arī paliku, un, nu jā, un tad es tos 5 gadus Rīgā nodzīvoju un tur nostrādāju. Un, nu jā, un tad tā Kanāda lēnām, sapnis par Kanādu bija, un mēs bijām atvaļinājumā tur aizbraukuši ar draugiem 19. gadā. Ar Mariju aizkadrā. Jā. Un tad es domāju, varbūt varētu aizbraukt tur tā kā ilgāk padzīvot, bet tad tas Covid atnāca. Un tad mēs visi iesēdāmies, un tad es iesēdos rutīnā, un tur atkal tā rakstura lieta nāk, ka tas ir rakstur, nu, ka es iesēdos. Atkal tavs kūtrums tika testēts. Jā, un tur iebremzējos. Tā kā, bet, nu, kas sanāk 22. gads, man liekas, 2 gadi pēc tā Covid, es beidzot sapratu, ka kaut kas jādara lietas labā, jo nevar jau visu laiku sēdēt mājās. Un tad es saņēmos un sāku bīdīt lietas uz Kanādu. Tur, kā tur bija, vispirms es skatījos, tur jau bija savādāk. Tur es nebija tā, ka man kaut kāda organizācija palīdz, tur jau es pats visu darīju. Tur es pats atradu visus dokumentus, ko man vajag iesniegt,
caur tādu programmu. Nu, tur programmas ir no valsts puses, tur darba atļauju tā pats nevar dabūt. Tur ir caur valsti jārunā, un viņiem ir tās savas programmas, un tad viņi rāda, kādus dokumentus vajag. Un tad lēnām skatījos pa vienam visus dokumentus, ko es varu jau iesniegt, ko vajag nokārtot, visādus certifikātus un tādas lietas. Skatījos, kādas tur ir īres, skatījos arī darbus potenciālos, tos visu pats darīju. Un kā sanāk, ja es pavasarī sāku, tad es kaut kādus 4 mēnešu laikā to visu procesu izgāju cauri, un tad man viss jau bija iesniegts, un tad tik atlika reāli gaidīt un doties uz Kanādu. Un 22. gada septembris tas sanāk, 22. gada septembris, kad es aizlidoju uz Kanādu. Ne? Tā ir sanāk 2 gadu atpakaļ. Un, jā, kaut kā tā. Tu pavadīji arī savu labu laiciņu, vai ne? Jā, 2 gadi. 2 gadi nodzīvoju, nostrādāju. Un kā dzīve tur? Nu, savādāk, bet ir labi. Tur arī ir interesanti, tur vienkārši ir pāris lietas, pie kā jāpierod. Tur ne visas elektroniskās sistēmas, kas mums ir, viņiem ir, bet viņiem par to atkal citas lietas, kas mums nav. Viņiem tur ir vienkāršākas, bet nu, man paveicās, ka es to darbu ātri atradu. Jo tie iekrājumi, kas man bija, tur dzīvošana maksā tāpat kā šeit, bet tur ir šausmīgi dārgi. Tur lielākā daļa naudas aiziet tieši uz īrēšanu, uz dzīvesvietas atrašanu, un tur es tik dažus mēnešus būtu varējis bez darba izdzīvot, pirms man būtu jābrauc atpakaļ. Tādā ziņā man paveicās, ka es to darbu atradu ātri, un tad jau es tur iedzīvojos. Tad jau, zin kā, darbs ir, dzīvokli sev atradu, un tad atkal rutīnā ieslīgt. Tur tā problēma. Un tas ir tas, kur es sapratu, jā, ka tā kad aizbrauc dzīvot kaut kur citur, tu saproti, cik daudz tās problēmas, visas, kas tev nāk līdzi, visdrīzāk ir darbs ar sevi, nevis ārējā vide, jo cik reizes tu vari aizbraukt kaut kur citur, un tev tās problēmas visu laiku tās pašas seko līdzi, un tu neesi gatavs atzīt, ka tā ir drīzāk tava problēma, nevis, ka visur tās problēmas ir vienādas. Tā kā tur atkal nospēlē tas, ka tā iesēšanās rutīnā, kaut kas, ar ko ir jācīnās, un man vēl zinu to jācīnās. Te jau es atbraucu atpakaļ, noteikti arī tā pati problēma vēl paliks. Bet tagad es zinu, ka tā tas ir, un ir veidi, kā var neļaut sev ieslīgt. Tā kā. Bet, nu jā, kāpēc es atbraucu atpakaļ? Nu, visdrīzāk pietrūka Latvija. Ģimene tur nevar īsti apciemot tālu, tur tā problēma, Kanāda ir tālu. Un dzīvot tur ir labi, bet draugi kaut kādi man bija, bet tomēr tās mājas pietrūks. Un lielāko daļu dzīves es Latvijā esmu nodzīvojis, tomēr sanāk, tomēr kaut kā vilka atpakaļ. Tā kā stāstā par Sprīdīti, kurš laimi meklēja. Jā, nu vat, redz, jau viss jau sarakstīts, nekas jauns tas nav. Jālasa pasakas, tur viss ir Tur daudz dzīves gudrība, vai ne? Tur ir daudz īstenībā. Un tomēr tajā laimes meklējumā uz citu zemi gan ir jādodas, vai ne? Jā, nu vat, tam procesam ir jāiziet cauri. Tur tā lieta tomēr. Mācību var izlasīt pasakā, bet tam procesam laikam tomēr jāiziet cauri. Tad ar savu pieredzi zinās. Tad tiešām skaidri zinās. Vai ir kaut kāda lieta, ko tu ieteiktu jaunietim, kurš tā kā plāno vai vismaz gribētu kādreiz studēt vai strādāt ārzemēs, vai tev ir kāds ieteikums? Jā, nu ir jau gadās arī bieži, ka ir kaut kādas iespējas, kur, nu ne visiem, protams, tā būs, bet daudziem var gadīties, ka tā iespēja pat atnāk, nu tad atliek tikai viņu neatraidīt, tā teikt, nenobaidīties, nu bailes būs, nobīsties no viņas var, bet caur tām bailēm ir jāiemācās, jāspēj tā teikt, jāatrenēs sevi caur bailēm arī dzīt, neatvairīties no iespējām, bet tās iespējas pašam arī ir jāmeklē. Iespēja ir daudz, ar cilvēkiem vajag runāt, draugi noteikti zina, vai nu, ir arī tās pašas organizācijas vai konsultanti padomas, pie jums var atnākt ciemos. Jā, tieši gribētu teikt, arī pie jaunatnes jomas darbiniekiem var vērsties. Tieši tā, tur jau vislabākais tas bonus ir, ka padomu var sniegt palīdzību kaut kādu pareizajā virzienā parādīt. Un, jā, runājot ar cilvēkiem. Es gribētu pieķerties pie tām bailēm, kas man liekas ir tāda lieta, kas mums visus kaut kurā dzīves posmā piemeklē. Arī mani, jā, man arī ir no lietām bail, tāpēc, ka tās ir nezināmas, tas ir kaut kas jauns, kaut kas nezināms, kā es tikšu galā ar to visu, kā būs, tu nezini. Tad ir šis te jautājums, kā to iekšēji pārvarēt. Jo man liekas, ir ļoti viegli teikt, nu, vienkārši ej un dari, bet kā sakoncentrēties, uzlikt to fokusu tam, kam dzīvē tādam ir jānotiek. Es pieņemu, ka katram tas ir savs, un kas bija tas,
tev varbūt, kas lika šādu, īstenībā diezgan drosmīgu soli spērt? Vai tas bija tāpēc, ka draugi devās un tāds iedrošinājums, vai tā ir jaunības tas maksimālisms, ka davai šaujam, vai tu pat vairs neatceries? Es īstenībā par to domāju, bet man ir grūti saprast, jo tad, kad tas tiek izdarīts pietiekami daudz reizes, tad jau pierod, tad tā vairs nav tik liela problēma, bet to pašu pirmo soli jau tur tāds paradoks veidojas, kur ir tā kā bailes kaut ko darīt, un tad ir bailes no tām pašām bailēm arī, un tad sanāk, lai tās bailes pārvarētu, tev ir jābūt bezbailīgam, bet, ja tev tās bailes ir, es pat īsti nezinu, tur varbūt katrs, varbūt ir jāmēģina saprast, kā tās bailes rodas, jo ir visādas veidi. Es zinu, ka ir, piemēram, cilvēki, kas uzstājas uz skatuvēm, viņam katram savs veids, kā viņi tās bailes jūt, viņiem ir katram savu metodika, kā viņi ar tām bailēm tiek pāri. Es pēdējā laikā esmu pamanījis, ka man no kaut kā ir baila, es vienkārši ievelku elpu un viņu aizturu un kaut kā mēģinu safokusēt prātu, bet tas nenostrādā uz tādām ilgtermiņa bailēm, tas nostrādā uz tādu brīdi, kad kaut kas ir jādara, un tu pēkšņi saproti, man tas ir jādara, un tad tev tās bailes parādās, un lai tas tādā ziņā, bet ja ir ilgtermiņa, ir kaut kas, ko tu zini, ka tev nākotnē būs jādara, bet tev no tā ir baila, tur pieredze ļoti palīdz. Ja tas ir pirms tam jau darījis, tad nākamreiz darīt vieglāk. Es nezinu, varbūt sākt ar mazumiņu, sākt ar kaut ko, kas tajā virzienā, bet kaut kas ir ko vieglāk, kaut kas mazāks solis, kas uz pareizo pusi ved, izdarīt to, tad tās ir mazākas bailes, kuras ir vieglāk pārvarēt, bet princips jau ir tāds pats. Pārvar mazas bailes vienreiz, divreiz, trīsreiz, tad jau ar katru nākamo reizi tu varēsi jau lielāku izaicinājumu pārvarēt. Tas īstenībā es esmu pamanījis, man arī, piemēram, visur mākslā vai darbos, visur, kur es esmu pamanījis, visvieglāk ar kaut ko tikt galā, ir sākot ar mazumiņu, jo neviens jau, piemēram, uz mākslu skatoties, ja es tagad skatītos uz visiem pasaules meistariem, es nekad negribētu gleznot, jo es tādu līmeni ar savu gleznu nekad nevarētu sasniegt, bet viņi jau nekad tur nav sākuši. Visi jau sāk ar ļoti tādu primitīvu līmeni, ja tu skaties uz citu panākumiem 10 gadu laikā, un tu gribi to pašu sanākt pirmajā dienā, tad tās bailes un tas kūtrums, bet tā kā bailes no apkaunojuma vai bailes no izgāšanās, nekad mums neļaus neko darīt, ir jāsāk ar mazumiņu. Man liekas, šis ir ļoti labs ieteikums. Es pats tā daru, tas man īstenībā. Es zinu, ka ir kaut kā, piemēram, video editēšana, ja to esmu darījis. Es sāku ar mazumiņu, pirmkārt, tas nebija kaut kas tāds, kas man steidzīgi bija jādara, tāpēc es varēju tur tā kā vairāk ķēpāties. Bet es sāku ar mazumiņu, ļoti īsts video, kaut kāds baigi mazais projektiņš, tur 2 minūtes, vienkārši, vai es varu tādu uztaisīt. Ar to es arī sāku. Pāris klipus salku kopā, un ar mākslu tas pats. Ja es gribu kaut ko iemācīties, es sāku ar tādu ļoti mazu skicīti, tur vienkārši pārbaudīt, vai es vispār to varu izdarīt. Man liekas, laba ideja, un es papildināšu, izvirzot lielus mērķus, ir forši to mērķi sadalīt mazākos mērķos. Arī, jā. Tā stratēģiski. Tas pat ir ļoti svarīgi, jo lielus mērķus nav jau nekāda darbība, kas ļauj lielu mērķi izdarīt. Tas viss sastāv no maziem soļiem, kas tevi noved pie tā mērķa, piemēram. Uzbūvēt tiltu, neviens jau neatnāk un nenomet vienkārši tiltu uz lejas. Tur ir viss pa soļiem, tur vispirms jāsaprot vispār kāda tur zeme apakšā, tad uzber pamatus, tad tur kolonas saliek, tad tur pārklājumi. Un zin kā arī, tos soļus jau ar laiku, tu aizmirsti, ka tas ir darījis. Beigās to tiltu visi redz un skaties, kāds skaists tilts uzbūvēts. Bet cilvēki jau aizmirst, cik daudz soļus viņi tur ir taisījuši iekšā. Piemēram, pie mājas tas pats. Ja tu dari darbu pie mājas, pēc 10 gadiem tu pat neatpazīsi, kāda tā māja ir. Un ja tu aizmirsti, ka tu katru dienu tur strādājies, tev liksies, no kā šitas radās? Tur tāds, vai vēl labāk, ja tev kāds atbrauc ciemos, kas nav sen bijis, viņš skatās paskatās, cik tev daudz viss ir sadarīts. Ja tu katru dienu dari, tu to pat nepamani. Tu tik dari. Tā, ka tu šo stāsti, man uzreiz pirmā asociācija ir, ka galvenais nav rezultāts. Tas ir arī svarīgi, bet ka tas process patiesībā ir tas visbaudāmākais, ja tā var teikt. Tur arī visas mācības jau nāk tieši tajā procesā. Jā, tas mērķis, tas jau ir tikai savā ziņā tāds dzinulis, lai kaut ko darītu. Beigās jau tā pati darīšana ir svarīgākā, kaut ko darīt. Jo bez mērķa darīt ir grūti, ja tu nezini, ko tu dari, tad tu nezini, ja tu nezini, kam tu to dari, tu nezini, ko tu dari, bet tas mērķis jau, ja tu tikai dzīsies pēc mērķa, kas tad notiks, ja to mērķi sasniegs, tad tev vajag nākamo mērķi. Bet ja tu spēj arī izbaudīt to procesu, no tā jau mums tās dienas īstenībā arī sastāv, ir tas process, ka mēs kaut ko daram.
Un rezultāts tā vai tā ir, jo, ja tu kaut ko dari, tad rezultāts arī būs. Tā kā tas ir labi sev un arī produktīvi. Tā kā. Piekrītu. Paigās te mūsu dzīves gudrības. Jā. Man ļoti patīk tavas analoģijas, kuras var piesaistīt arī tavai profesijai. Īstenībā diezgan loģiski. Tātad Dānija, Kanāda, un šobrīd ko tu dari? Tagad es atpūšos. Tagad man ir vasaras atvaļinājums, bet vasara jau beigusies. Ārā gan to neredzu, bet septembris tomēr jau ir klāt. Man tagad ir jādomā. Es pat īstenībā neesmu izdomājis. Man ir, būs jāpafunktierē, ko es vispār gribu darīt. Man tagad tāds laiks pārdomām ir dots. Laiks nospraust nākamo mērķi? Jā. Jo pa vasaras strādāju pie lauku darbiem. Tas palīdz atpūsties. Izveidināju galvu, tā teikt, tā kārtīgi. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi ik pa laikam pievērsties kaut kam tādam. Arī, jā. Galva ir jāizveidina tomēr. Bet, tagad jāsprauž jauns mērķis. Vai tu plāno doties kaut kur vēl uz ārzemēm? Es pat nezinu, varbūt. Ja būs iespēja. Tā teikt, ja iespēja radīsies, tad došos, jā. Ja darbu Latvijā neatradīšu, tad meklēšu ārzemēs. Tagad jau ar to īpaši ar attālo strādāšanu jau visu kaut ko var sadabūt gatavu. Jā, man liekas, tāda 21. gadsimta pievienotā vērtība šāda iespēja. Savā ziņā savs lāsts arī, jo ir savi mīnusi darbam no mājām, vai ne? Jā. Bet neskatoties uz to, man liekas, tas ir ļoti forši, ka tu no jebkuras vietas, ja tev ir šāda veida darbs, var arī strādāt attālināti. Jā. Kaut kur jau kaut kādam tam labumam un tehnoloģijām jābūt sadāk, kāpēc mēs visu te attīstam un izgudrojam, ja mēs turpinam strādāt tāpat kā vienmēr. Tieši tā. Ja viss iet uz priekšu, tad arī mums jāmainās. Bet es esmu pamanījis vienu lietu, ka mūsu tehnoloģijas ļoti, ļoti, ļoti strauji attīstās, bet mēs pat tām tehnoloģijām kā iedzīvotāji netiekam līdzi. Jā, pārāk daudz viņu laikam ir. Visos virzienos viņas iet, nav jau tik daudz laika dienā visas viņas izpētīt. Es jau arī lēnām jūtu īstenībā. Man jau likās bērnībā, kas tur tehnoloģijām vienmēr sekoši līdzi, bet tagad es redzu, ka ir lietas, kurām arī tā kā vairāk īsti jau sāku bremzēt. Es piekrītu. Man ir šis pats, ka es agrāk, kad vēl vidusskolā mācījos, likās, es visus trendus zinu, visu aktuālo zinu, visu tehnoloģiju ziņā, nosacīti, kas man bija tajā lokā, likās, ka zinu, un tagad tu pieaudz. Pirmkārt, tev tas zināšanu loks paplašinās, un tu saproti, cik daudz tu patiesībā nezini. Jā. Un tās tehnoloģijas vēl attīstās tik ātri, un es jau savos, gandrīz 30, var teikt, jūtu, ka es tā kā sāku saprast tā kā bišķi vecāko paudzi, kāpēc viņiem ir tik grūti tam visam tikt līdzi, tāpēc, ka dzīve iet un viss attīstās. Un kurš ir tas virziens, kurā tu dari lietas un kurus tu pēti. Un tā, man liekas, ir diezgan jāstrādā pie sevis, lai tu vienmēr būtu tā kā aktuālās informācijas lokā. Man liekas, mēs jau nemaz nevaram. Mums tās, tur divas lietas. Pirmkārt, mēs arī esam tomēr cita paudze. Mēs jau, vismaz cik es zinu, mēs jau uzaugām tādā laikā, kur tehnoloģijas mainījās tik ātri. Vismaz man tā bija, ka es jau pieradu mācīties visu laiku. Jo, piemēram, mūsu vecvecāki un viņu vecāki, viņi uzauga ar, piemēram, kaut kāds bija darbs, kas bija jādara, vai kaut kāds rīks, ko varēja kaut ko darīt. Tad visu viņas paudzes laikā, varbūt vienreiz, divreiz nomainījās tehnoloģija, un tad viņi varēja to apmācīties līdz tam savam vecumam. Bet mums jau bez mazai, man jau bērnībā jau tur, piemēram, šitie diski, labi, viņi bija pirms mana laika tie CD un DVD diski, bet manā laikā viņi jau ir pazuduši. Es jau vēl bērns biju tā, ka viņi sāka vairs neizmantot, tā kā jau internetā viss pa taisno notika caur lejuplādi vai flash, kas jau sāka parādīties kā pirmais aizvietotājs disku vietā. Un visādas tādas lietas. Un es jau bērnībā sapratu, ka tās tehnoloģijas un gan jau arī citas dzīves lietas, viņas mainīsies tik ātri, ka man visu laiku ir jāstāv viņām virsū. Tā kā savā ziņā mūsu paudze ir čuču savādāk, un katra jaunā, man liekas, aizvien vairāk un vairāk. Jā, tagad ir īpaši šī paudze, Alfa, Gen Alfa, kur ir jau piedzimuši, kad tehnoloģijas, kad dators ir, kad ir internets un vispārējais. Mūsu laikā bija savādāk, vai ne? Bet arī diezgan ātri jau parādījās. Mēs bijām bērni, bet tomēr jau parādījās. Skolas laikā mums jau bija visiem. Man vēl nebija, bet es pēc citiem gāju pie čomiem ciemos lejuplādēt visu, ko vajadzēja spēles. Bet zini, kas vēl par tām zināšanām ir, jo mums jau tās zināšanas kopējais pasaules zināšanu aplis, viņš jau tikai aug. Un sanāk, jo vairāk mēs zinām, jo vairāk tev vajag prātā tās vietas visu iemācīties vai izstumt kaut kādu jaunu nišu. Tā kā 1000 gadus atpakaļ tur mums daudz mazāk vajadzēja zināt, lai aptvertu visu, ko mēs tajā brīdī zinājām un kaut ko jaunu
uzzinātu un iemācītos, bet tagad jau tik daudz viss ir zināms, ka tur internetā stāv, bet pats iemācīties, man liekas, tas jau fiziski nav iespējams. Tā kā es par to pārāk neuztraucos. Es vienmēr smējos, ka mums vienmēr kabatā, vai kur mēs liekam savus telefonus Jā, ar tur internetiem, tur ir visa informācija. Kamēr kaut kas ar telefonu tikai jāmeklē viņa. Jā. Un es īstenībā šīs pozitīvās notas, ka mums informācija jāmeklē pašiem. Un nav jābaidās riskēt, un nav jābaidās no izaicinājumiem, un jāizvirza mērķi pa solīšiem. Gribētu šo epizodi noslēgt. Un teikt tev lielu paldies, ka tu atbrauc šeit uz Līvāniju, speciāli no Rīgas, lai šeit, šajā vidē, pie garāžām ierakstītu šo podcastu. Paldies, ka uzņēmāt. Jā. Un paldies tev, skatītāji, ka tu skatījies, un tiekamies jau nākamajā epizodē.